Šodien mēs runāsim par tādu lietu kā etikete. Ja jūs uzzināsiet, kas ir etikete, izmantojot internetu, tas jums to sniegs. Bet tas viss ir pārāk sarežģīti. Tāpēc labāk visu izskaidrot daudz vienkāršāk un izmantojot pazīstamus piemērus. Etikete ir sadalīta 3 veidos – uzņēmējdarbība, sociāla un publisks. Un tā teikt, sabiedriskas vietas ar cilvēkiem un biznesa pasākumus. Apdomāsim, kā uzvesties sabiedriska vieta. Vietu saraksta ir bērnu dārzs, skola, teātrs, kino, sabiedriskais transports, biblioteka, slimnīca un veikali. Pirmā lieta, protams, neradīt neuz vienu ar pirkstu. Labākajā gadījumā vēlams vispār neuz vienu nenorādīt, bet ja ļoti nepieciešams, to jādara ar plaukstas palīdzību. Otrakārt, neradot troksni, var runāt mierīga balsi. Salīdzinājumā tas ir tāds pats skaļums, kā putnu dziedāšana. Ja vieglāk lietot ciparus, tad tas ir no 50 līdz 60 decibeli. Trešā lieta, kas arī ir svarīga, negrūst cilvēks pūli. Labāk palūdziet cilvēkiem, kas neļauj jums aiziet. To tas prot. Ceturkārt, jāatsakās no vietas invalīdiem, vecākiem ar bērniem un vecākiem cilvēkiem. Tālāk mums ir komunikācija ar cilvēkiem. Ir svarīgi saprast atšķirību starp saziņu ar draugiem un amatpersonu. Pirmais. Cilvēki, kuri sniedz roku, nevar neatbildēt ar to pašu. Vienmēr pacēliet roku atbildot, un vislabāk ir vispirms pateikt sveicienu. Treškārt, sakiet pieklājības vārdus. Tas ir paldies, lūdzu, uz redzēšanos un tā tālāk. Ir ļoti svarīgi to atcerēties un iegaumot. Galu galā pieklājība ir ne tikai noteiktam vietam vai cilvēkiem, bet tā attiecas uz visu pasauli. Treškārt, nekavējieties uz sanāksmēm, vienmēr labāk ierasties laikā. Tas ir gan pieklājīgi, gan cieņpilnīgi. Un visbeidzot, prasme uzvesties pasākumos. Uz mūsu galda nedrīkst būt nekas, kas nav ēdami. Visu jāliek mugursomā vai jebkura vieta, kur visas lietas var ietilpt. Tu nevari runāt ar pilnu muti. Pirms vēlies kaut ko teikt, tev ir jānoslauka sēja, jo uz tas ir palicis ēdiens. Un tikai tad turpini sarunu. Tas arī viss. Uz redzēšanos, jauku dienu!